sauc Gusts Ošmucnieks, man ir 25 gadi. Es esmu ekstrēmais riteņbraucējs un veikala darbinieks vienā personā. Vairāk jau droši vien, kad jaunajai paudzei šī vieta ir daudz svarīgāka nekā vecāku gadagājumu cilvēkiem. Un es domāju, ka tā ir laba vieta, kur jauniešiem tieši ne tikai pavadīt savu brīvo laiku un izpausties. Sāku tāpēc, ka tas bija mans hobijs un aizraušanās dzīves. Un tagad tas ir pārtaps no hobija jau pa darbu. Šeit veikalā es aizvedu savu ikdienu, kā jau teicu iepriekš, tas ir mans darbs. Un attiecīgi ārpus veikalā tur ir gan mans treniņu laukums, varētu teikt, kur es pats braukājos un asas izjūtas sev radu, kā arī citiem mācu braukt un pilnveidot savas prasmes ar braukšanā ar riteni. Tad viss tā ideja ir viena liela tā kā draugu būšana. Kopā sanāca visi un sāka kaut ko veidot. Un tagad 2 gadu laikā ir tas, ko jūs redzat šeit, panākts. Tas viss sākās ar ideju draugu lokā. Valdība nenāca pretī no sākuma ar savu atbalstu un vajadzēja pašiem darīt lietas. Mēs nepelnam. Tas, ko mēs šeit darām, ir pagaidām arī viens liels entuziasms. Protams, ir naudas kaut kādas ienāk, bet viņas atkal tiek ieguldītas tālāk, lai attīstītu visu šo. Tas ir tāds, varētu teikt, tālredzīgs projekts, ka pēc kādiem 3–5 gadiem varētu sākt kaut ko pelnīt. Pagaidām tas viss ir, kā saka, pa nulēm. Darām tikai, lai pastāvētu paši un to vēl turpināt attīstīt. Tiek rīkot pasākumi šeit, lai uzturētu šo vietu, un ja arī kaut kādi ieņēmumi tiek tādā pasākumā iegūti, tad tiek ieguldīti attiecīgi tālāk šai iestādē. Ir izveidota komanda tieši mums veikalam, kurus mēs atbalstam braucējus, gan ar veikala detaļām, gan ar skateparku ārā. Tādā veidā viņiem ļaujot vēl vieglāk pierādīt sevi un pierādīt sevi attiecīgi pēc tam tālāk ārzemēs. Man šis skateparks ir darba vieta un arī vieta, kur satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, apmainīties ar viedokļiem, iepazīties daudziem jauniem. Un tādā veidā satiekot šos cilvēkus šeit, es varu daudz ko citu uzzināt arī, kas notiek citur apkārt.